Pie Saeimas ēkas uz bruģa sarkanbaltsarkanie karogi. Ar zābakiem tos mīda jauni ļaudis, pašu pilsoņi, politiķi jaunā paudze. Tos karogus, kurus nenošojas zemē, iemet pie atkritumiem. Zaimota valsts karoga, Saeimas deputāta un televīzijas kamera degungalā, līdz šim neviens nebija iedrošinājies. Tautas partijas jaunatnes nodaļas biedriem tas ir pieņemami. Viņiem seko Jānis Pūpols. Ceturtdien Saeima bija nolēmusi pielikt punktu 15 gadus ilgajai novada reformai. Ar to nav mierā mazie pagasti. Tiem apvienojoties, vietējie deputāti zaudēs darbu, un cerības krīzes apstākļos dabūt citu vietā mazas. Tādēļ samusinājuši iedzīvotājus, pašvaldību vadītāji liek lietā izdomu un šokē sabiedrību, premjeru un garām gājējus. Reformas iznākumā politiski vairāk ieinteresēta Tautas partija, jo tā ir ļoti labas pozīcijas reģionos. Daudz spēcīgi pašvaldību vadītāji, kuriem reforma pavēna pavisam vieglas iespējas uzvarēt pēc pusgadu plānotajās pašvaldību vēlēšanās. Pret reformu iebilst koalīcijas partneris Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī lielākā daļa no opozīcijā esošā Jaunā laika un Pilsoniskās savienības deputāti, kuri gan Repšas valdības laikā reformu atbalstīja ar sirdi un dvēseli. Iespējams sabiedrības atbalsts reformas pretiniekiem noveda Tautas partiju pie secinājuma. Nepieciešams atbalsts ārpus parlamenta sienām. To nodrošināt uzticēja partijas jaunatnes nodaļas biedriem, ielu akcijās rūdītiem cilvēkiem. Kad notika pašlaik pie varas esošā prezidenta vēlēšanas, kāds Tautas partijā izdomāja, ka jaunieši noderēs kā pretspars tā saucamo sorsiešu rīkotajā atbalsta akcijai toreizējiem prezidenta kandidātam Aivaram Enziņam. Viņi pārģērbās par ārstiem un tādējādi izteica solidaritāti par kukuļņēmēju toreiz dēvētajam Valdim Zafaram. Šoreiz akcija bija iespaidīgāka. Lai kuplinātu rindas, nolēma, kā studentiem vien būs par maz. Ceturtdien patukšojās vairāk valsts iestāžu kabineti, jo no darba vietām izsauc ierēģus Tautas partijas jauno maiņu. Par to, lai reforma tiktu ieviesta par pozitīvām pārmaiņām Latvijas nākotnē. Kāda organizācija jūs pārstāvat? Tautas partijas jaunas organizācija. Un kas jūs esat piemēram? Aktīvists, organizācijas aktīvists. Jūs strādājat, lūdzu? Students esmu. Students? Jā. Aha. Tomēr savās atbildēs jaunais cilvēks bija pārāk pieticīgs. Viņam ir savu darbu vietu, un tā ir šeit, Izglītības un zinātnes ministrijā, kur viņš ir juriskonsults. Darbā viņu pieņēma priekšnieks, Tautas partijas jaunatnes nodaļas vadītājs. Viņš šeit atbild par nekustamā īpašuma jautājumiem. Taču ceturtdien Tautas partijas jaunatnes organizācijas vadītājs Gunārs Elksnis nekādas nekustamos īpašumus neapsaimniekoja. Viņš uzturējās gan protestētāju rindās, un, kad palika pa vēsu, gāja patērzēt ar deputātiem. Citās moments jautājums tomēr varbūt. Ko jūs šeit darāt vēl? Kā ko es šeit daru? Es atnāku šeit paēst. Bet ar jums nevēlos laiku nākt. Kādēļ jūs neesat darbā šobrīd? Ministriem jāzina, kāpēc jūs neesat darbā? Man atsauc sīkojums par darbu dienas novērt. Sakiet, kas jums ir tāda rīkojuma darbdienas kavēšana? Valsts sekretārs. Ko viņa darba laikā darīja pie Saeimas vakar? Tātad jūs esat nofilmējuši ierēģņus darba laikā pie Saeimas? Jā. Nu, tad tas būs jānoskaidro, ko viņi darīja darba laikā pie Saeimas. Nu, tas jau nav tik grūti, jo kam no ko darbinieks Elksnis jūs esat parakstījis viņam atļauju neatrasties darbā. Nu, man ir vairāk nekā viens darbinieks Elksnis. Viņi ir vairāk kā 200, un katrs lūdz vai nu viņam piemērot brīvdienu, piešķirt viņam atvaļinājumu vai komandēm vai kā savādāk. Līdz ar to, ja Elksnis ir vērsies pie manis, lai piešķir viņam kādu brīvdienu vai kādu rīkojumu, tad acīm redzot tā ir taisnība. Neredz pamat, ka viņš jūs manītu. Jā. Atļauju nestrādāt izmantoja arī citu valstu iestāžu darbinieki, tādēļ Tautas partijas jauniešu pulciņš pie Saeimas ēkas bija iespaidīgs. Bija nolēmts, ka katrs biedrs vicinās Latvijas karodziņu, lai uzsvērtu reformas vēsturisko nozīmi. Vairs nebija vajadzīgi ne plakāti, ne karodziņi. Viens pēc otra tiek ieslīgt atkritumu urnā. Apmierināti ar padarīto, Tautas partijas jaunās maiņas kalēji uzvilka dūmu un devās partijas biroja virzienā.
Krimināla likumā par valsts simbolu zaimošanu paredzēta krimināla atbildība, tādēļ nekā personīgi vērsās pie iekšlietu ministra, kurš reizē arī vada šo jauniešu sapņu partiju. Ministrs no sarunas atteicās, bet nosūtīja sekojošu īsziņu. Noskatīšos jūsu sižetu. Ja sižetā būs redzams, ka apgāna valsts karogu un cilvēki, kuri to dara, izrādīsies Tautas partijas biedri, tad arī komentēšu notikušo. Ar cieņu, M. Seglīņš. Esam noskaidrojuši personas, kuras meta karogas atkritumu urnā un norādīsim tās iesniegumā, ko esam sagatavojuši izvērtēšanai drošības policijai. Šai iestādē ir zinām pieredze ar valsts simbolu zaimotāju sodīšanu un ceram, ka tās tiešā padotība Tautas partijas ministrijai šoreiz netraucēs patiesības noskaidrošanu.